Varbūt neliels teritoriālais pārsvars ir Tukumniekiem, bet, nu, uzskatīt, ka tas būtu. Un arī pielido vārtos, skatīsimies arī epizodēs šo te pēc iemetiena arī pielido vārtos. Skatāmies atkārtojumā šo te epizodi. Grūti, ko, protams, arī pārmest ir. Valmieriešu Vārtsargam tomēr. Bīnērtam tālāk atspēlē, tālāk centās Aivars Annis īsti neuztver šo darību. Tagad jāsteidz aizsardzībā 2-1, varēja izskrien arī, bet nesekmīgs, neizdodas noslēdzošais metiens. Šeit neliela asuma, Žagriņš Lukur. Žagriņš iesaistās nelielos asumos mirkli iepriekš, tur redzējām bija sadursmi pie laukuma borta, bet, nu, viss mierīgi. Lauds Žagriņš dodas arī aizstāvēt savējos, bet tur gan ciets ir viens no Tukumniekiem. Un pats Žagriņš arī dodas uz noraidīto soliņu. Tāpat arī Zunda laukumā. Sproģis vēl paliek arī laukumā. Toms arī lēc, cenšas bloķēt Rīpu, tomēr tas neizdodas, neskatoties uz to. Rīpa ir pie Valmieriešiem un turpinās, un Toms Sproģis nomets jau cimdus. Nu, kāds būs, protams, tiesnesis cenšas apturēt, sitieni vēl virkni sitieni, bet Toms Sproģis turpat īsti netiek uzsis kārtīgi. 100 novilkts. Un Toms Sproģis, protams, dodas uz noraidīto soliņu. Tāpat arī Tukuma komandas 23. numurs Ģirds Freimans, 76. gadā dzimis hokejs. Kā jau teicu, sezonas pirmajā daļā norisinājās 2. un 3. līgas kvalifikācijas turnīrs, pēc kuras sadalījās komandas 2 līgās. Spraigas cīņas bija kvalifikācijā, jo nevarēja justies neviena no komandām pavisam droši, bet tagad pavēram uzbrukumu Žagriņš, plēš pa vārtiem, spēcīgs metiens tiek bloķēts. Mirkli vēlāk pastāstīšu vēl par 3. līgas čempionātu un citiem vidzemes hokeja čempionātu turnīriem. Valmierieši vēl viens cenšas tad izkārtojušies pretinieka aizsardzības zonā, tāds uzmetiens viltīgs. Būrs vārts priekšā, kāds kārtīgs kāpiņš, bet arī pa nav vārtos, Rīpa ir aiz vārtiem. Izvicināja nedaudz dūris līdz kārtīgam sitienam, Toms netika, jo tiesnesis arī bija pa vidu un arī pretinieks centās bakstīt no aizmugurs, esot zemē, ko varēja, bet labs arī Valmieriešu bīstams uzbrukums. Tomēr Bulmeistars cīnās par Rīpu. Bulmeistars. Rīpa pie jāpaņa Vārtsargu un labi, tur Bulmeistars pieturēja nelielā asuma pie vārtiem, bet atkal Sproģis ir pirmais, un šeit neliela asuma, bet viss būs kārtībā. Toms Sproģis nogulda uz zemes. Tukumnieki kārtīgs komandas policistu funkcijas uzņēmies ir Sproģis. Kā jau minēja, pa viņu vairāk viņa darbi arī labi redzami ir šajos te hokeja laukumos, kur Toms ir viens no galvenajiem palīgiem, kurš palīdz ar idejām veidot ar hokeja laukums. Joprojām Tukumnieki saimnieko Valmieras aizsardzības zonā. Pirmajā trešdaļā Tukumnieki izdarīja 11 metiens, Valmierieši 7 metiens. Kāds spēku paņēmiens noteikuma robežās. Bet domāju, ka otrajā trešdaļā metiens skaits varētu būt vēl pat lielāks. Ilgu laiku komandas spēlē nevienādos sastāvos. Un kāds skaisti vārtī, 2-0. Tukums pārsteidzā Valmieri, diezgan negaidīts varbūt vārtu guvums. Skatāmies atkārtojumā. Dambergs gūst šos te vārtus. Iepriekšējā komandu tiršanās reizē Valmiera atspēlējās no rezultāti 0-3. Uzvarēja to spēlē 4-3.
Tā kā vēsture viņiem ir, kā var uzvarēt Tukuma komandu. Un vēl viena vārti, 17. numurs. Diemžēl trešo reizi raida ripu vārtos. Skatāmies atkārtojumā. Labi nospēlēja. Un varbūt arī vārdsargs varēja nedaudz veiksmīgāk nospēlēt šajā te epizodē. Vēl viens projekts, kas notiek šeit pat Vidzemes ledus halē. Jau daudz stāstīja par Vidzemes čempionātu hokejā dažādiem turnīriem, bet, protams, arī ledus gladiatoru skolēnas lidošanas sacensības, kur, protams, ceram sagaidīt daudz. Un vārti! Skaisti vārti! Valmiera pārsteidz. Jāpāņu vārdsargi, kurš arī nenospēlē savu labāko epizodi, bet tas, jebkurā gadījumā, skatāmies atkārtojumā, jau redzējām atkārtojumu beigas. Lieliski, lieliski. Labs mētiens, labi arī bloķē mētienu. Valmiera. Un Dakša ar ripu, malacis Dāvis. Žagriņš arī neļauj nekur lūkā, iegrūž apmalē. Iegrūž vārtos Žagriņš, Žagriņš arī dodās atbildēt, tomēr tiesneši neatļauj nekādas liekas vaļības. Uzgrūd uz saviem vārtiem Žagriņ. Valmieras komandas rezultatīvāko spēlētāju. Vēl viena laba epizode un grūti teikt, nav vārtu gūms skaitīts. Neieskait malacis, ja šis vārtu gūms netiks ieskaitīts, tad super epizode Dāvim Dakšam. Skatīsimies, kāds būs tiesnešu lēmums par spēles laiku vilcināšanu. Tātad Toms izgrūda vārtus speciāli un tagad būs bulīts. Un nav ripa vārtos, nav malacis Dāvis Dakša. Skatāmies atkārtojumā bulīt. It kā likās daudz, ko jau izdarīja. Tomēr malacis Dāvis Dakša uzlika cimdi īstajā brīdī. Liela ātrumu uzņēmušo valmierieši. Tur Tukumnieki cenšas ar spēku paņēmienu to apturēt un iet tā pretā 5 paliek Tukums, bet tur ļoti liela asuma. Laikam liels kautiņš sākās, skatāmies. Kā šis kautiņš iesākās. Skatāmies atkārtojumā. Toms Sproģis. Sims jau otro reizi šīs dienas spēlē. Loka uz zemē atļauj izkauties. Toms Sproģis uzvar šajā te kautiņā, pierādot to, kad ir kārtīgs. Policists Toms arī dodās uz noraidīto soliņu. Un šeit traktējums ir noraidījums līdz spēles beigām. Līdz spēles beigām saņēma noraidījumu abi spēlētāji. Toms Sproģis aplaudē, uzmudrina saviem līdzstājiem un komandas biedriem. Ceram, šī epizode iedvesmos no Valmieras komandu. Toms Sproģis vairs savai komandai palīdzēt nevarēs šīs dienas spēlē, tāpat arī kā Kristaps Jakobsons. Spēle Bīnērtam pieredzējušākie vīri Valmierai. Bulmeisters nav neiekrīt arī pa vārtos pēc Bīnērta metienu, ļoti neapmierināts Bulmeisters. Bet cepurnos vārdsargām Yoshihiro labi nospēlēja šajā situācijā. Šoreiz Tukumnieku tomēr izdodas nosargāt ripu Valmierai. Žagriņš smet pa vārtiem Anis. Dāvis Zuna pēdējās 2 sekundes un vārti pēdējā sekundē Valmiera gūst vārtus. Lauris Žagariņš, jebkurā gadījumā šī ir tāda epizode, kad priecājās abas komandas, bet uzvarētāji ir jebkurā gadījumā Tukumnieki. Valmieras skatītāji jebkurā gadījumā bļāva Malaču. Valmiera cīnījās līdz galam, neatdeva jau pretiniekiem iniciatīvu. Un galā 2-3 zaudējums, bet emocijas ļoti labas. Valmieras skatītāji bļauj Valmiera.
Maleču arī abi komandas spēlētāji. Vēl var diskutēt par šiem vārtiem, vai tas tablo jau ir 2-3.